Сегодня мы будем читать на латышском языке. Латвийский. Pasakas. Вот tādu grāmatu es rekur atradu. Я, конечно, буду читать с ошибочками. Вот, но кто не ошибается, тот, кто ничего не делает, да? Nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Tāpēc šodien palasīsim latviešu valodā pasakas. Вот так мне захотелось, вот tā es sagribēju. Tāpēc, ka es dzīvoju Latvijā, ja, un re, kur mēs šodien palasīsim tādu grāmatu. Es atradu mājās tādu grāmatu, viskaistākas pasakas. Un pasakas būs tādas: Pelnrušķīte, piena pārdevēja, un tālāk paskatīsimies, vai mums būs vēl laiciņš palasīt tālāk. Pirmā pasaka – Pelnrušķīte. Rekur tā. Viņa izskatās Золушка. Тот, кто хочет чуть-чуть подучить латышский язык, все, наверное, знают сказку «Золушка». И вот сейчас вы сможете ее услышать на латышском языке. Pelnrušķīte bija skaista, un pamāte ar savām meitām Pelnrušķīte apskauda. Viņas lika Pelnrušķītei no agra rīta līdz vēlam vakaram strādāt, mazgāt un tīrīt, slaucīt un spodrināt. Pelnrušķītes draugi, zvēriņi, putniņi, kukainīši viņai palīdzēja padarīt grūtākos darbus. Rekur, ja, palīdz. Kukainīši un zvēri. Tā. Kādu dienu pamāti ar meitām uzlūdza uz dzīrēm Kēniņa pilī. Pamāte sacīja Pelnrušķītei: "Tu paliksi mājās, tev trauki jāmazgā." Bargā pamāte baidījās, ka jaunais princis ieraudzis Pelnrušķīti un viņa iemīlēsies. Palikusi viena, Pelnrušķīte aiz sarūktinājuma gauži raudāja. Jā, re, kur viņa te taisās visi, jā. Kas tur bija tālāk? Te, kur gadījusies, kur nē, viņas priekšā nostājas laba krustmāte Feja un sacīja: "Neraudi, tūlīt arī tu dosies uz pili." "Kā lai es dotos uz pili, ja man nav skaistas kleitas?" Krustmāte Feja pieskarās Pelnrušķītei ar burvju nūjiņu, un to pašu mirkli Pelnrušķīte jau stāvēja ietērpta greznās dranās. Uz atvedām Feja viņu nobrīdināja. Re, kur viņa skaistā kleita jau stājām. Ko tad viņa pateica? "Mājās tev jāatgriežas vēl pirms pusnakts, jo tieši pusnaktī burvības spēks zudīs." Visi atcerās, jā, kas notika 12. naktī. Tiklīdz Pelnrušķīte ieradās pilī, Kēniņa dēls nevarēja ne acu atraut no daļas jaunos un visu vakaru dēja tikai ar viņu. Pusmāsas nepazina Pelnrušķīte un brīnījās, no kurienes ieradusies tāda skaistule. Kuriem? Dējoti. Tā. Kas bija tālāk, kurš atcerās? Pelnrušķīte drīz piemirsa krustmātes Fejas brīdinājumu, un tikai tad, kad stundenis sita 12, 12 reizes, viņas teikšus izskrēja no Kēniņa pils, bet skrienot pa kapnēm, viņai nokrita kristāla kurpīte. Re, kur nokrita, ja? Pams nokrita pa kapnēm, skrēja un nokrita. Princis to pacēla un pavēlēja visam Kēniņa valsts jaunavām pielaikot kristāla kurpīti. Kad ieradās pils sūtnis, pamātes meitas pirmās steidzas uzlikt šo kurpīti, bet tikai Pelnrušķītei tā bija tieši pašā laikā. Jā, kurpīte, jā. Tikai viņai tā dēļ. Pēc tam princis apprecēja Pelnrušķīti un abi dzīvoja laimīgi. Labsirdība un čaklums saņēma pelnītu algu. Vot tak, da. Rekā. Es atgadinu, ka es lasīšu nedaudz ar kļūdām, bet kļūdās ir labi un kļūdīties ir labi, tāpēc, ka kļūdās tikai tas, kurš kaut ko dara. А kurš neko nedara, tas nekļūdās. Да? Вот. И знаете, какая концовка здесь? Labsirdība un čaklums saņema pelnītu algu. Atcerieties, ja?
ka viņa čakli strādā un citi kā atpūšās, jā, tas pamāsas pareizi, es saku, jā. Вот так вот она работала все время, страдая, и ее доброе сердце и чаклумс это у нас что? Трудолюбие, труд, да, старание вознаградилось. Saņema pelnītu algu. Tā. Labi. Nu, lūk. Kurš saprata latviski? Malači. Kurš zina latviešu valodu un tā esot viņa dzimta valoda? Paldies jums, ka klausāties. Un ceru, ka kļūdu nav tik daudz. Bet tie, kas mācās latviešu valodu un jau lasies šo pasaku krievu valoda, labi, ka jūs visu sapratat. Да? Молодцы, что вы все поняли. Потому как вы, наверное, читали эту сказку на русском языке. Следующая сказка, nākamā pasaka. Piena pārdevēja. Interesanta pasaka. Tādu gan es nezināju. Tikai, kad šo te grāmatu paņem rokās, uzzināju par šo pasaku. Ļoti labi pasaka. Anhelita jutās laimīga, Anhelita vārds, ja, dzīvodama mātes mājiņā, kas bija ļoti skaista. Kādu dienu māte viņai sacīja, kad izslauksi gotiņu pienu pārdot tirgū, un par naudu, ko dabūsi, vari nopirkt, ko vien gribēsi. Redziet? Piena, ja? Tā slauku pareizi. Dodiet karovku. Un par naudu, ko dabūsi, kad pārdos tirgu, varēsi nopirkt, ko vien gribēsi. Sacīts darīts. Pieslaukusi mālā podu pilnu ar pienu, Anhelita pasacīja māti ar dievas un apmierināta un laimīga devas ceļā, domādama, ko viņa varētu nopirkt par pārdoto pienu. Re, kur viņa aizskrēja, laimīga ar pienu. Tirgu to pārdot. Pusceļā viņa apstājās, lai labi izprātotu, ko viņa iesāks ar naudu. Es zinu, kā es to izterēšu. Un viņa nerimās runāt par saviem plāniem. Kā viņa te apstājās, ja? Te sapņoja. Vēl nepardeva, jau sapņoja. Mīļo putniņ, man ir lieliska ideja, viņa saka stāstīt putni. Es nopirkšu vistu, un vista man izdēs olas, bet no olām izšķilsies cālīši. Re, kur viņa stāstā, ja? 3 kilometri vēl līdz tirgus. Viņa jau te stāsta par saviem plāniem. Kādu gābliņu nogājusi pa ceļu, kas veda uz tirgu, Anhelita sastapa ganu, kuram sacīja. Es eju uz tirgu pārdot pienu, kas šajā podā. Par naudu, ko dabūšu, nopirkšu vistu. Vista izperēs calīšus es apmaiņošu pret versēnu, bet versens izaugs par brangu vērsi, kuru pārdevusi es nopirkšu sev mājiņu. Ganam izstāstīja, ja? Visiem stāstīja pa ceļam, ko viņi tur izdarīs ar tā naudu, kurās vēl nav rociņās viņiem, vai ne? Arī laiviniekam, kas viņu pārcēla pār upi, Anhelita izstāstīja savus plānus. Laiviniekam nenobrīnīties par tik gudru un sapratīgu meiteni. Jā, viņš brīnījās, jā, cik gudra. Vau, cik saprātīga meitene, cik labi plānu izdomāja, vai ne? Upes otrā krastā Anhelita satika ēzelīti, kuram steidzās pavestīt. Es eju pārdot pienu, kas man šajā traukā. Un par naudu, ko saņemšu. Un tālāk stāstīja, ja, savu to plānu. Un atkal viņa izstāstīja visu, ko gribēja darīt ar naudu. Cik tu esi gudra, meitiņ. Jā, tu labi zini, ko pirkt un kā pārdot. Sācīja ēzelītis, ja. Un piena pārdevēja dzirdēdama ēzelīša vārdus, jūtas tik laimīga, lepna un ar sevi tik ļoti apmierināta, ka izplēta rokās un palēcās no prieka. Piena pods nemanot izkrita no rokām, saplīsa un piens
izlijā zemē. Lūk, tā notika. Redziet? Aha, o tā. Kurš klausās līdz beigām, malacis. Piena pods tak nokrita zemē un saplīsās. Ar Dievu viss tā ar calīšiem, ar Dievu versens, ar Dievu versis, ar Dievu mājiņa, ar Dievu visa pārdošana un pirkšana. Lūk, tā notiek. Anhelīte bija saņemusi mācību. Kādu tad mācību viņa esot saņemusi? Ko esi iecerējis, tas vēl nav iegūts. Cāļus skaita rudenī. Лук, да. Вот такая хорошая сказка. Если вы поняли, о чем, молодцы. Ja jūs sapratu, par ko bija runa, malači, ja? Tad viņa gribēja pārdot pienu, pēc tam nopirkt cāliešus, pēc tam vērsni pārdot, ja? Cāliešus pārdot, pēc tam par to naudu nopirkt vērsi un pārdot arī viņu un nopirkt sev mājiņu. Bet kas notika? Pārāk aizsapņojās, ja? Un kad viņu saka visi slāvēt un teikt, kāda tu esi gudra, tad viņa vispār to pienu saplīsa, visu pienu, bet šo te podu roku, kurai iekšā bija piens. Piedodiet par maniem kļūdiņām, bet, es no sirds visu to jums stāstu, да? Вот так вот произошло. Какая mācība bija, какое, значит, поучение она, урок освоила, что цыплят по осени считают, как говорят, да, цāļus skaita rudeni. Что это значит, ko tas nozīmē? Tas, ka, ja tu kaut ko iecerējusi, ja, или iecerējies, если ты что-то задумал, да, но еще не осуществил, то, конечно же, об этом нечего и болтать, и рассказывать всем подряд. Сделай дело, а потом уже и гордись собой. Вот так вот, когда уже будет результат. А так делай просто от души, все. Делай то, что должен, по порядочку. Вот так вот, чтобы потом уже сосчитать по осени этих самых цыплят. Lūk tā. Labi. Alvas zaldātiņš vēl palasīsim, ja? Rekur. Alvas zaldātiņš. Tā. Реально солдатик. Ну, šo jau pasaku, varbūt kāds arī zina un atcerās, да, pats. Может быть, кто-то уже читал и помнит эту сказку «Оловянный солдатик». Sāksim lasīt. Starp daudzajām rotalietām, ar kurām bija stāvgrūdām pilna maza zena istaba, bija kāds ļoti drosmīgs alvas zaldātiņš, kurš bija piedalījies daudzās kaujās un viena no tām zaudējis kāju. Reku, redziet, tas alvas zaldātiņš viņam nebija vienas kājas, ja? Tik daudz visādu rotaļu. Rekur tā droši princese, par kur būs runa, ja? Rekur skaisti bija. Tā, lasam tālāk, kas bija. Kādu dienu istabā ar daudzajām rotaļlietām uzrādās jauka un skaista balerīna, un drosmīgais zaldātiņš uzreiz viņa iemīlējās. Arī balerīna iemīlēja zaldātiņā, un viņi bija laimīgi. Bet kādu dienu mazais zēns spēlējās ar alvas zaldātiņu un, ak vai, aizmirsa viņu uz ielas. Viņš paņem viņu ārā, redziet, kur viņi bija laimīgi. Jā, tā istaba, kur daudz bija rotaļu. Bet kādu dienu viņš spēlēs ārā ar to zaldātiņu un aizmirsa viņu ārā. Kas bija tālāk? Zaldātiņš gauži raudāja, un tad kāds cits puika viņu pacēla un ielicis papīra kuģīti. Palaida pa noteku lejup. Nabaga zaldātiņš. Kuģītis taču varēja apgāsties un nogrimt līdz ar zaldātiņu. Rekā, redziet, kas notika. Kāds cits puika un tur ielika. Tā. Ilgi viņš kuģoja pa straujo noteku, pa jūru jūrā. Alvas zaldātiņš bija ļoti drosmīgs un ne no kā nebaidījās, taču viņš raizējās par balerīnu. Un ilgos turošana pēc viņas, vai ne? Ko viņa darīs? Palikusi viena. Varbūt pat nomirs aiz bēdām. Reku, ja? Viņš tur domāja. Piepeši, kūģis saka grimt, un saldātiņš iekrita pašā jūras dībenā, kur milzīga zivs, gatavodama smaltītei, to pašu brīdi jau grasījās ceļinieku aprītām.
ka esi nabadzīgs, viņam vēl iešāvās prātā. Un te arī lielais ceļums beidzas. Zivs atvera savu plato rīkli un zaldātiņš nokļuva tās vederā. Au! Lūk tā, norija zaldātiņa, jā, lielā zivs. Kas tur tālāk notika? Taču dažkārt notiek neticamas lietas. Tieši šo zivi todien noķera zvejnieki un pārdeva tirgū. Un kā par brīnumu lielā zivs nonāca mājā, kur zaldātiņš bija jūties tik laimīgs. Vīrēji nekādi nevarēs saprast, kā mūsu varonis ieticis zivs vederā. Rekur. To pašu dzivtiņu nopirka tā paša ģimene, ja, kur viņš jau esot dzīvojis līdz šim. Viņa tūlīt to aiznesa uz rotaļlietu istabu, un alvas zaldātiņš un balerina atkal satikās. Viņu priekam nebija galā, un viņi jūtas ļoti laimīgi, jo tagad vienmēr bija kopā. Lūk tā, atkal viņi satiekās, un atkal viņi esot kopā. Tāda pasiciņa, такая сказка. Кто понял, о чем речь, кто учит латышский язык, молодцы. Es atgādinu, ka es lasu ar kļūdām, bet tas nav pats svarīgākais, vai ne? Svarīgi ir tas, ka mēs mācāmies saprast latviešu valodu, saprast latviešu pasiciņus, un pasakas vispār ir ļoti interesanti klausīties, vai ne? Вот. Учим латышский язык, читаем сказки, по картинкам понимаем смысл. Всем привет, вот я сейчас нажимаю. Привет, привет, привет. Всем привет. Nu что, продолжим. Turpināsim tālāk. Nākamā pasaka būs sniegbaltīte. Sniegbaltīte. Кто такая sniegbaltīte? Kurš atcerās? Sniegbaltīte un 7 ручища, если tādu pasaku, ja? Это Белоснежка. Вот она. Красавица. Так, что же было в этой сказке? Kādā tālā zemē valdīja ļoti skaista kēniņiene, bet viņas pāmeita Sniegbaltīte bija vēl skaistāka. Pateic burvju spogulīt, kura ir visskaistāka? Kēniņiene, kurš to sacīja? Nu, šitā viskaistāka kēniņiene, ja? Ļoti skaista. Bet viņa jautā, vai es esmu viskaistāka, ja? Kēniņien, Sniegbaltīte ir viskaistāka, atbildēja spogulīte. Ļauna kēniņiene pavēlēja kalpam Sniegbaltīti aizvest uz mežu, tik ātri uzreiz, un nogalināt. Taču nabaga cilvēkam meitenes bija tik ļoti žēl, ka viņš pierunāja to paslēpties mežā, redziet? Jā, viņš nenogalināja, bet vienkārši teica, slēpies mežā. Es negribu tevi nogalināt. Sniegbaltīte ieskrēja biezokni un dienām ilgi klīda pa mežu. Līdz ieraudzīja mazo mājiņu. Tas ir mans glābiņš, un viņa iegāja nāmiņā. Cik tevis ir sīks un mazs, šķiet, ka te dzīvo ruķīši. Tūlīt visu sākopšu un izmazgāšu. Sniegbaltīte bija sev atradusi meža patvērumu. Ko redziet? Jā, tā viņa ienāca un tad sāka visu laudzīt, tīdot kāda čakunīte, vai ne? Noguruma pārņemta Sniegbaltīte apgulās un aizmiga. Kad viņa pamodās, visapkārt bija sastājuši 7 ruķīši, kur tie 7 ruķīši, kas noklausījušies Sniegbaltītes bēdu stāstu un apsolies pasargāt viņu no pamātes. Tāda kur 7 ruķīši, atcerieties, tur bija. Kas tur tālāk bija? Uzzinājusi, ka Sniegbaltīte vēl ir dzīva, kēniņiene pārģērbās par vecu sieviņu un iedeva Sniegbaltītei nogaršot ābolu, kuru pati bija saindējusi. Šausmas, kur redziet šo āboli. Tā ir kēniņa, kura pārķērbjās. Viņa apēdis to āboli, ne?
Triklis Sniegbaltīte iekoda ābolā, viņas sāļīma zemē, sāļīma zemē, piedodiet. Ruķiši rukti raudāja. Princis ruķišu mājiņai garām jādams ieraudzīja skaisto Sniegbaltīti. Tik ātri viss notiek, vau, cik ātri pasaka. Redziet, viņa tur nokrita, ja, zemē. Un ruķiši rukti rekur raudāju. Vai, bet rekur viņš ieraudzīja, ja, tas princis, jā. Un, ko viņš izdarīja? Visi zina, ja? Noskupstīja viņu uz pieres. Tā ir rakstīts. Sniegbaltīte tūlīt atdzīvojās un ruķīšiem atkal bija lieli prieki. Nobučoja, ja? Un viņa rekur pamotās. Sniegbaltīte ar princi nosvinēja kāzas un dzīvēja ļoti laimīgi. Nu, lūk, tāda pasaka par Sniegbaltīti, vai ne? Tā mīlestība visu var uzvarēt, vai ne? Ja tā esot īsta un uz visu mūžu. Так, поцеловал принц принцессе, она снова проснулась, несмотря на то, что эта королева, да, ее отравила яблоком. Что же у нас дальше? Всем привет! Еще можем чуть-чуть почитать, еще есть у меня немножко времечка. Читаем сказки на латышском языке сегодня, так как я живу в Латвии, вот решила, нашла такую книжечку почитать, вам решила на латышском языке. Это хорошо, знаете, как учить латышский язык, или учить, значит, язык, когда ты читаешь книжку, смотришь на картинки и понимаешь по смыслу. Я стараюсь читать с выражением, весь būtu skaidri saprotams, ja? Lasīsim tālāk. Aburtā princese. Aburta princese, rekur. Redziet? Aburta princese. Tā viņa izskatās. Kādā tālā Kēniņu valstī piedzima princese, kurai deva vārdu Aurora. Kristībās sanāca labās brīnumu fējas. Kristībās sanāca labās brīnumu fējas, Flora, Fauna un Ziedone. Fējas tā sauc, ja? Flora, Fauna un Ziedone. Līdzi viņa atnesa veltes, kad Ziedone jau grasījās pasniegt savējo, piepieši parādījās, kas notiek? Ļauna fēja parādījās. Šogad es nezinu, kas te notiek, rekur. Tas fējas. Te parādījās ļauna fēja un viņa sacīja. Kāda ļauna, redziet, cik ļauna fēja. Es gan vienīga netiku lukta, taču arī es atnesu dāvanu. Kad Aurorai paliks 16 gadi, viņa ar vārpstiņu sadurs pirkstu un nomirs. Šausmas, tāda dāvana. Ziedone steidzās pateikt savu vēlējumu. Aurora, Ziedone steidzas pateikt savu vēlējumu. Ziedone, ja? Fēja, viņa ko teica? Aurora nenomirs, viņa tika aizmigsa dziļā miegā, līdz viņa noskūpstīs kāds Kēniņa dēls. Mazā princese dzīvoja ar savam labajām fējām meža mājiņā. Lūk, te dzīvoja. Ļoti ātri visas pasakas te ir uzrakstīta tādā pātrinātā veidā. Ja? Tā, kad viņa palika 16 gadi, ja, Aurorai, ieterpta greznās drānās, viņa devās uz pili, kur Kēniņš un Kēniņiene viņu ar nepacietību gaidīja. Cik skaisti, redziet, kur viņa ir? Rekur. Pienākusi pie pils princese Aurora ieraudzīja augstu torni, un viņai sagribējies uzkāpt tajā. Torni bija ļaunā feja. Nāc vien iekšā, bērns, paskat, cik skaista vārpstiņa, ņem, nebaidies. Ko man neatcerējas, ko viņa tur... Viņa bija maziņa, kad viņa to sāca redzēt, viņa pavisam maziņa vēl bija kristības. Jā, viņa to nevarēs atcerēties. Pieskarusies vārpstiņai, princeses sadura
pirkstu un nokrita ieslīgtama dziļā miegā. Burve apmierināta aizgāja no pils. Un kad labas fējas to ieraudzīja un ieraudzīja aburtu Auroru, viņas saka neremdināmi raudot. Viņa saka ļoti raudāt, jā. Protams. Kādu dienu fējas sastāpa mežā skaistu kaimiņu valsts princi, un viņam sacīja, kur redziet, te satura pirkstu, un te kur viņi jau satika to princi, jā. Ko tas fējas sacīja tam princim? Pīlī guļ aizmigusi Daļa, jo Daļa princesi aizjāja pie viņas. Kad Kenindels ieraudzīja princesi, viņš nenovaldies un meiteni noskupstīja. Un princese Aurora tūlīt pamodās no dziļā miegā. Kad šī ziņa izplaties valstī, visi kļuva ļoti priecīgi un saka gatavoties princeses un prinča kāzām. Nolūk, beigas. Jā. Tā kā viss beidzas labi, jā. Atkal te mīlestība izglāba, jā, princesīti skaistu. Īsta mīlestība uz visu mūžu vienmēr var izglābt, jā. Ja tā ir īsta no sirds, ar īstām nolūkām tādiem, jā, nopietnām. Lūk. Harašo, labi. Nākamā pasaka, Zaķis un Bruņu rupucīte. Šis gan ir interesanti, tā ir ļoti interesanta pasaka. Visi varbūt to zina, bet palasīsim, jā, tūlītes. Krieviski ir tāda pasaka arī par ezīti un zaķi, un te ir Bruņu rupucis un zaķis, jā. По-русски tā kā zaids и ёжик, а здесь у нас черепашка. Zaķis, liels viltinieks, būdams noskatījās, cik lēni tipina nabaga Bruņu rupucīte. Piecilpoja pie viņas un sacīja. Klausies, dargumiņ, vai negribi pāri ar mani skrieties lielies skriešanas sacīkstēs, kuras visi tā gaida, sacīja Zaķis. Redzēsi, mums kopā ātri ies. Bruņu rupucīte nodomāja, ka jau iepriekš ir saudējusi, protams, taču viņa ar mieru bija Viņa ar mieru sacensties bija, jā. 1, 2, 3 un abi uzsaka skrējienu, rekur skaties. Redziet, Bruņu rupucīte, Zaķis zināja, ka Bruņu rupucīte ļoti lēni iet, jā, un viņš piedāvāja, aiziet. Bet Bruņu rupucīte, labi, aiziet, mēģināsim ko. 1, 2, 3 un abi uzsaka skrējienu. Zaķis kā bulta, Bruņu rupucīte lēniņām un sīkiem solīšiem. Zaķis bija stipri aizsteidzies Bruņu rupucītei priekšā, tāpēc nodomāja, ka derētu pagraust svaigos burkaniņus, kas trapījās ceļā. Redziet, grauž burkani. Ko es te pasēdēšu, atputīšos, domā Zaķītis, jā, ko tur steigties. Tas Bruņu rupucīte, vienalga ļoti lēni, paldies. Ļoti lēni iet, ja? Pēc tam saldējā ēdienē viņš nobaudīja lauku pūķīties. Pēc ēšanas viņš arī iedomāja. Uzdēnāšu sev dendosiņu. Ja, Zaķītis tā domā. Mana nabaga Bruņu rupucīte čapo kaut kur tālu aizmugurē. Tik un tā būšu pirmais. Redziet, viņš te pūķītis te pasmaržoja. Domā, ko tur tas, bet tā Bruņa ļoti lēni iet. Un te reku, redziet, vēl aizčučējās. Kā viņš slikti domā par Bruņu rupucīti, ja? Un cik labi par sevi. Bruņu rupucīte lēnītēm tipināja, nemirkli neapstādāmas. Lēni, bet gāja un neapstājās. Zaķis krietni nosnaudies un atsaka skrējienu. Arī, kur tā Bruņu rupucīte malacītas, redziet? Iet, lēnam, bet iet, malacītas. Un kurš tad bija pirmais? Tagad tikai pēc balvas Zaķis bija pārliecināts, ka viņu gaida droša uzvara, bet drīz Zaķis attapa, ka maldījies, jo Bruņu rupucīte lēniem nenogurstošiem solīšiem pirma bija sasniegusi mērķi.
Tādējādi izcinīdama sacikšu balvu. Atātā zaķītīs. Jehu! Redziet, kā notiek. Tas lika iedomīgajam un viegliprātīgajām zaķim saprast, cik lieliska un labā īpašība ir uzcītība. Nu, lūk, tagad arī jūs zināsiet, cik laba un lieliska īpašība ir uzcītība un cik neīpaši laba dažreiz ir tāda īpašība kā viegliprātība un iedomīgums, vai ne? Lūk, tā. Так что не нужно думать, что ты умнее всех, вот, и думать, что все вокруг тебя хуже, чем ты. Надо, конечно же, просто идти потихонечку к своей цели. И вот можно даже медленно-медленно, если двигаешься, достигнуть победы. Вот так вот. Вот такие пироги. Конец. О, beigas, viss, finish. Mums arī finish, mums beigas, ja. Un es ceru, ka jums iepatikās tāda grāmata latviešu valodā, un es sapratu, par ko bija runa, kurš klausījās un mācījās latviešu valodu kopā ar mani. Jā. Visiem sveiciens, visiem sveiciens. Paldies tiem, kuri ienāca, tiem, kuri bija ar mani. Liels paldies visiem. Un es varbūt kādreiz vēl latviski palasīšu. Šodien man rekā tā sagribējās, lai jūs arī pamācītos kopā ar mani skaisti lasīt latviešu valoду un vispār saprast, par ko ir runa. Вот так мы учились с вами латышскому языку. Bet tie, kam latviešu valoda ir dzimta, cerams, ka jūs arī kaut ko sapratat, jo, protams, ka es lasu nedaudz ar kļūdām, bet ar lielu dvēseli tieši priekš jums. Lūk. Paldies! Šodien tas ir viss. Lai jums jauka diena, бурвīga, lai jums labs ļoti garas stāvoklītis, ja? Хорошего настроения, замечательного вам дня. Вот. Кто-то мне что-то тут еще пишет. Я вот, здравствуйте, да, здравствуйте. Спасибо всем, кто был со мной сегодня. Мы немножко получили латышский язык, да? Немножко почитали сказки, по картинкам попонимали, о чем речь. Это же здорово, да? Было понятно, правда же? Вот. Labi. Ата-ата. Пока-пока. До новых встреч. Присоединяйтесь в следующих эфирах. Читаю, развлекаю детишек. Чаще на русском, но бывает вот так вот, как сегодня, латвийский полосыем. Да? Не только читаем, танцуем, поем, много чего делаем. Так что до встречи. Пока-пока.